Kristīnu Lindenblātu, Lienu Skulmu un Natāliju Tumševicu mēs varam apsveikt ar pirmo lielo panākumu, un kāpēc šobrīd mēs atrodamies ārpus Rīgas, precīzāk lidostām. Pajautāsim viņām pašām. Meitenes, sveiki, labvakar, kāds noskaņojums tik augstā ziemas vakarā? Labvakar, ļoti labs noskaņojums, jo mums ir ļoti labs pārsteigums Latvijai, un es domāju, ka par to tu pastāstīsi pats vēlāk, tā kā jauki. Bet tas iemesls, kāpēc mēs te saustam un stāvam, ir, manuprāt, vairāk nekā svarīgs. Kāpēc mēs esam šeit? Mēs sagaidām mūsu Latvijas pārstāvu Lilitu Siliņu no skaistuma konkursa vecmāmiņas, kas notika Bulgārijā, Sofijā, un kas šovakar atved uz Latviju kārtējo kroni. Universe Grandmaster отива при Латвия. Връчва се от Милена Шаркова, мисис България и мисис Континенти. Аплодисменти за звездата от международния конкурс Grandmaster Latvija. Patiesībā jūs visi trīs var apsveikt, jo šis ir jūsu aģentūras tāds pirmais lielais panākums, vai ne? Jā, tas mums ir liels nopietns prieks. Kāda ir sajūta? Nu, fantastiski, jo pirmie soļi ir ar panākumiem, un es domāju tikai uz priekšu. Ko tagad jāiet pirkt puķis un jāiet sagaidīt galvenais cilvēks? Jā, ejam. Kā jūs vērtējat pārējās konkursantas dalībnieces? Nu, teiksim tā, Gvatemala bija krāsaina, bet bet tāda vienveidīga. Protams, es to paskatīšos video un tad izvērtēšu. Es atkal kā daudzkārt bijuši dažādās žūrijās. Paskatīšos uz to, bet jā, viņa bija interesanta tādā ziņā, ka viņiem bija šie krāsainie tērpi un tā viņas eksotikas no viņas. Ja? Bet Baltkrievijas sieviete, ar kuru kopā bija vienā numuriņā, bija ļoti tāda mīļa, atvērta un tāda, nu tiešām viņa tā rūpējās par mani. Viņa teica, vienalga, tu esi karaliene. Arī man. Bet ko jums deva šis konkurss? Patiesībā es atpūtos no darba, jo es ļoti daudz strādāju. Bet šis patiesībā nav arī jūsu vienīgais konkurss. Ja nav pirmais konkurss, pirms tam ir bijuši arī citi, tad pieredze jums ir? Pieredze man ir pašai. Es esmu audzinājusi modelis, kuras vēl šodien Dāvida modes skatēs rāda viņu tērpus. Arī visus pirmsākumus manas modelis bija tās, kas rādīja šos tērpus. Es pati dažādas modes teātrus režisēju. Es esmu starptautisko konkursu laureāta Grimmā. Esmu arī Latvijā body art un make-up konkursu starptautisku rīkojusi kongresa namā. Un arī ilgus gadus strādājusi ar Miss pretendentiem, gan Miss Vidzeme kādreiz bija, gan Miss Limbaži. Un arī savu meitu, sākot ar Minimis, ar Cālīšiem, ar Miss Tīnis. Un vēl man ir arī modeļu skola savējā. Sakiet, ko jūs teikt tām sievietēm, kuras domā piedalīties vai nepiedalītos šāda veida konkursos? Nu, vienmēr šādās reizēs saka jāpiedalās, jo tas jau tā paceļ sievietes pašapziņu. Viņa ir, bet viņa tev vēl vairāk paceļ šāda veida konkursi, un tad noņemās tie stereotipi. Vispirms es esmu sieviete, es esmu mīļotā sieviete, es esmu uzņēmēja, es esmu sporta kluba prezidente, es 8. martā piedalīšos dāmu rallijā. Un kaut kad es kļuvu par vecmāmiņu, un man ir mīļš mazdēliņš, Kristiāns.